Nu, vispār arī, jā, tās zaļās tējas garša ir jūtama. Kāds skaistais. Slinkais režīms mums būs. Nikans zvēriņš klausies. Starp citu, Ratatū mums nav žurku pavāriņš. Nu, tāda laba lieta, kuru turēt arī leduskapī. Labdien! Laipni lūgti atpakaļ Garšu skolā ar Santa Mariju. Šodien mēs apskatīsim un parunāsim par raudeni vai oregano. Pirmais, kas nāk galvā, protams, ir pica. Labas kvalitātes raudeni pirmkārt ir zaļa. Tur nav daudz dzeltenu lapiņu. Meklējiet tādu, kurai nav dzeltenu punktiņu. Starp citu, šo raudeni Santa Marija iepērk no Čīles jau 15 gadus. Un labā lieta un ziņa ir tā, ka šo raudeni neapstrādā termiski un līdz ar to neizgaro tās ētriskās eļļas, kas viņu padara daudz aromātiskāku un kvalitatīvāku. Bet šodien mēs pagatavosim franču virtuves klasiku, un tas būs ratatū. Pirmais, ko mēs sagatavosim ratatū, ir baklažāns. Šeit mazais tips un triks. Pirms cepšanas varam to iesālīt. Mūsdienās baklažāni jau ir kultivēti tādi, kuriem tas rūgtums ar sāli netiek nemaz tik daudz atņemt, bet vienmērīgai cepšanai tas noteikti palīdzēs, tāpēc mēs to soli šoreiz izdarīsim. Protams, jāņem vērā, ka baklažāns cepšanas laikā vēl arī sarausies. Skaistais. Vēl viena lieta, kuras izmantoju vienmēr oregano, ir taisot karbonāras mērci. Bērniem ļoti iecienīts ēdiens mūsu mājās ar kultu olu un bekonu, un tur pa virsū oregano. Starp citu, ķiploks arī viena no brīnišķīgākajām garšu sadarībām ar oregano. Atlicis mums ir tomāts, kas arī brīnišķīgi iet kopā ar raudeni. Šoreiz izmantošu svaigu tomātu un garšas pastiprināšanai tomātu pastu. Tā, rokās baklažāns, sildam pannu. Baklažāns vispār man asociējās ar vidusjūras virtuvi, un starp citu arī oregano ļoti izplatīta garšviela tieši vidusjūras virtuvē, Itālijā, Portugālē un, protams, arī mūsu šodienas ēdiena dzimtenē Francijā. Starp citu, Francijā aug arī ļoti daudzas garšvielas, kas sadara tieši kopā ar raudeni, rozmarīns, timijāns, pētersīlis, lauru lapas. Tās visas ir tādas klasiskas Provances garšvielas. Starp citu, Santa Marijai ir arī tieši šāds te Provances garšvielas. Atceramies, ka sāli šobrīd vairs neliekam, jo sāls jau mums tur ir klāt. Tā, baklažāns mums ir izcerpies dzīdrs un caurspīdīgs. Droši tajā pašā pannā neko nemainot un netīrot, pievienosim vēl eļļu un liekam apcepties sīpols ar ķiplokiem. Sīpolam un ķiplokam arī uzreiz pievienosim sāli. Tā viņš mums ātrāk atdos savu suliņu. Nikans zvēriņš klausies. Lai mums šitas nepiedeg un paspēj izsautēties. Pavisam nedaudz ūdens. Nākamo ķersimies pie paprikas. To mēs pasautēsim mazliet mazāk, lai tā paliek drusciņi kraukšķīga beigās. Tā, nākamo mēs pievienosim cukīni. Šoreiz mēs varam sautēt kopā. Galvenais sākt ir ar papriku, jo paprikai gatavošanas laiks ir ilgāks nekā cukīni. Slinkais režīms mums būs tomātu pastai. To mēs darīsim tādēļ, lai tā būtu netik intensīva. Tā, un šeit mēs arī pievienosim mazliet brūno cukuru, lai būtu mazliet karameles notis. Mazliet apsautēsim arī tomātus, un tad pievienosim apakaļ baklažānus. Un tad, protams, pats galvenais pievienosim raudeni, jo raudeni mēs pievienojam šoreiz pašās beigās. Ja jūs viņu pagaršosiet, tad viena no interesantajām garšām, kas patiesībā raudenē ir, viņa garšo pat piparmētris. Tāda rūgtena, piparmētrīga. Vispār arī, jā, tās zaļās tējas garša ir jūtama. Tā, kad tomāts mums ir apsautējies, pievienosim vēl arī šoreiz baltvīna etiķi. Būtībā ar ratatūijām mums vajadzētu panākt tādu saldskābu garšu. Citu ratatū mums nav žurku pavāriņš, bet tas ir pavisam vienkārši sautējums no Francijas. Man liekas, kad ir jānogaršo.
Pa karstu. Prasās varbūt mazliet vēl pievienot skābumu. Ļoti jauks ēdiens pasniegt kopā ar kādu tvaicētu zīvi vai kādu gaļas gabaliņu. Var arī sajaukt kopā ar pastu, ar spageti. Tāda laba lieta, kuru turēt arī leduskapī kādam brīdim kaut ko sajaukt kopā. Es ļoti ceru, ka es jūs iedvesmoju pagatavot kādu gardu ēdienu un ka jūs noteikti kaut ko uzzinājat jaunu par raudeni. Lai jums labi garšo!